Es jums pastāstīšu par Rēzeknes jauniešiem. Viņi šeit ir enerģiski, viņi šeit ir jaudīgi, viņiem ir ļoti, ļoti daudz ideju, un tās visas idejas mēs plānojam īstenot nākošais gadu. Kāpēc nākošais gadu? Jo nākošais gadu Rēzekne būs Latvijas jauniešu galvaspilsēta. Un mēs esam Rēzeknes jaunieši, kuriem rūp mūsu nākotne, un mums mirds acis un deg sirds. Rēzeknē dzīvo ļoti aktīvi jaunieši, kuri ir atvērti, mērķtiecīgi, radoši un drosmīgi. Mums ir daudz jaunu ideju, un mēs vēlamies tās realizēt. Kādos pasākumos tu plāno piedalīties kā jaunietis? Kā jaunietis plānoju piedalīties ļoti daudzveidīgās konferencēs, pasākumos, tikšanās ar pašpārvaldes dalībniekiem, aktīvistiem, vadītājiem, jauniešu domas arī pasākumos un arī ar tās dalībniekiem, vadītājiem, arī, protams, kafijā ar politiķiem Ielpo Rēzekni. Tiek aicināti ne tikai jaunieši, bet arī dažādu nevalstisku organizāciju pārstāvji, pašpārvaldes, arī jauniešu domas no citām pilsētām. Ko mēs plānojam kā Jaunatnes galvaspilsēta 2026? Mēs plānojam vairākus izglītojošus pasākumus jauniešiem, jaunatnes lietu speciālistiem un arī jaunatnes darbiniekiem. Mēs plānojam seminārus, mēs plānojam pasākumus, kur tiksimies ar citu pašvaldību jauniešiem. Mēs dalīsimies pieredzē, enerģijā un kopā arī iedvesmosimies. Tas viss un vēl citi pasākumi jūs sagaida Rēzeknē. Rēzekne ir gatava būt par jaunatnes galvaspilsētu 2026.